Arī nokrist zemāk. Abas ieņem šīs vietas. Jau nākamajā nedēļā tiksies. Un kas interesanti, tad arī rītu 18 fināls. Labs Orlo metiens pēc pagrieziena. Ja Ķekavs šodien neizcīna 3 punktus, bet Tals izcīna 3 punktus, tad arī regulāro iespēju uzvarēt Talsiem. Šeit bīstama epizoda vārtu priekšā. Mētri centās ievadīt ātru uzbrukumu. Ļoti labi aizsardzībā nospēlē Cilmiņš. Labs arī mētiens, pēc tam labas darbības aizsardzība. Lazdiņi, pēc tam visai interesanti notikumi bijuši. Osīts laba piespēle uz Celmiņu. Celmiņš uz lielākoties un vairums no bīstamākajiem momentiem, kuri radušies, jo īpaši spēles pirmajā minūtē, pēc tam vēl Kovaļevskim bija labi iespēja. Vēlreiz vārtos labi darbojās Brants. Ir izveidojušies tieši no tā, ka pretinieks ir visai pavirši kļūdies savā zonā. Tagad kļūdās pretinieks uzbrukuma zonā. Edijs Šēnbergs tiek līdz pretinieks saprot, ka nebija tā precīzākā piespēle. Viņa nedaudz drebēja, jeb šo lēkāja, ar ko nebija izdarīt viegli šo metienu. Daudz gaisa piespēlēm, vienkārši spēlē. Atskan tiesneša Šilpi tieši pret Jurģi. Pārkāpti noteikumi. Millers, vārtī! Parāda Matīs. Vienkāršā situācijā sāc sadot bumbiņu. Kovaļevskis uz tukšiem un Jančevskis iemet tukšos vārtos. Iespēju viesiem. Nagliņš, skaists metiens vārtu augšējā daļā. Jā, ilgi. Tikmēr sācu uzreiz vienā īsā momentā 2 labas epizodes. Vēlreiz labā pozīcijā. Osīts atvēr bumbiņu, pēc tam vēlreiz Jančevskis no vārtu priekš. Šoreiz nebija vairs tik vienkārši situācija, bet labi izdevās. Labi apspēlē un arī izlīdzina rezultāts. Visai vienkārši izdodās. Labi metienu pozīcija, ja būsim pilnīgi precīzi. Masters Spaltēni neapmierināti izskatījās. Vēlreiz Orlovs un šoreiz Kresters precīzs 20 sekundes. Vēlreiz kļūda vieglā situācijā. Kļūdās arī šoreiz viesi. Devids Osīts kļūdās. Aizupiets. Met Jurģis pa vārtiem. Labi pozīcija. Reiz iespēja viesiem, arī viesiem ne līdz galam. Labi realizēts šis pretuzbrukums. Tiltiņš met pēc pagrieziena. Metiens no Dīs. Tādā veidā tiešām soļo. Uzvarēja regulārajā čempionātā pretī. Vārtī, atlēcošā bumbiņa vārtu priekšā. Emils Jančevskis gūs savus. Šī tālā piespēle nesaprotās Brants ar Bītmanu, bet neizdodās pārtvert vienkāršā situācijā. Kovaļevska mētiens labi ar to tiek galā Doni. Vēlreiz Reidzāns un vēlreiz Doniņš, pēc tam bumbiņa. Vairākas reizes vārtu priekšā. Nedaudz zamizants. Tur, kur viņš parasti arī ir, skaidrs, kā vairākumā vārtu priekšā. Trofimenko pēc Šēnberga piespēles ilgi nebija jāgaida 8 sekundes. 2 vārtu vadība 200 sekundes. Uzreiz pretuzbrukums. Cenšās ar finta elementu. Tas neizdodās, bet iespējams mēs redzēsim uzreiz vēl vienu finta elementu. Manuprāt, variants. Satuvinās. Kustīgs vārtsaks, finta elements un līdz pustukšiem vārtiem. Orlovs izlīdzina rezultātu. Cīņā. Spēlē ārā uz Tiltiņu. Krišāns pieņem ar ķermeni bumbiņu. Spēlē uz Milleru. Milleru metiens vārtu augšējā stūrī. Realizē formu. Uz vārtu priekšu. Bumbiņu nesniedz adresātu. Vēlreiz stūri uz Tomanu. Tukši vārti. Gustavs met tajos. Laba piespēle. Vārtsargs. Īsti to, ko viņam vajag, ir izvirzīsies vadībā. Protams, vadība vēl jānotur. Vēl viens vārtu gulums. Tiltiņš no vārtu priekš. Laba Roland Kovaļevska piespēle. 4. Kļūdās piespēlē Vilmans, bet Brants glābi sava drauga kļūdu viesi, lai arī viņiem ir 3 vārtu deficīts. Aizupiets. Viens līdz vārtsargam tiek, nemet pa vārtiem, to dod Trofimenko. Līdzjutēji, atbalstītāji, ģimenes locekļi. Skaists vārtu guvums stūrem, laba piespēle no Kovaļevskis. Arī Rolis tiek pie savu vārtu guvuma. Stūre. Saņem sītienu. Vienu otru izgriežās un arī gūs savus otros.